balta, citreiz krāsaina, citreiz lietaina, citreiz saulaina. Tur ir manas mājas, kas tā ir? Skaista mana tēva zeme, par visām zemītēm, plaši lauki, zaļi meži, zilas jūras ūdentiņš. Kas ir šī skaistā zeme? Viņa ir daudz upes, viņa ir daudz ezeri, viņa ir daudz meži un tur var braukāt dažādās ekskursijas. Kas tas ir? Pērciet to, kas ražots te mūsu pašā zemītē, visiem iesakojas tā, tas, kas ražots Latvijā. Labi. Daži saka, ka mazā Šveice. Kur ir Šveice? Mēs nezinām. Bet viņi tā saka, kas tas ir. Ziemā tā ir balta, bet rudenī tā ir krāsaina. Kas tas ir? Es viņu mīlu, viņa man ir ļoti mīļa, viņā dažreiz līst lietus, sniegs, un viņa man ir ļoti, ļoti mīļa. Un kas tas ir? Viņa ir liela un plaša. Viņa ir ļoti skaista. Viņai drīz būs dzimšanas diena. Kas tas ir? Man patīk mana māja, man patīk mana mamma, man patīk mans tētis, man patīk mans brālīts, man patīk mana dzimtene, un kas tas ir? Man tā ir viskaistākā, vislabākā un vismīļākā, kā mana mammīte. Kas tā ir? Te dzīvo mana mamma, mana ome, manas māsas, un es viņas ļoti mīlu. Man dzīvo tur vēl suņi, kači, un kur tas ir? Te manas mājas, te es dzīvoju, te man daudz daugu, te man ir ko darīt. Kas tas ir? Visi saka, kas tur ir par dziedātāju tautu. Visi brauc skatīties, kas tur dzied. Kur tas atrodas? Vectēvs saka, ka viņš viņu satiek katru dienu, bet tik un tā iemīlas. Kas viņa ir?